Starp citu, gulpija ir mans mīļākais džerks. Un pastāstīšu, kāpēc viņš ir kļuvis par mīļāko džerku. Sveiks kanālā Līdeku mednieki! Mans vārds ir Renārs un gribēju jums parādīt savu jaunāko pirkumu. Tas ir māneklis uz līdeku, kas saucās gulpija. Šī ir konkrēti gulpija junior, kas ir 58 pēc ražotāja informācijas, bet cik es viņas visas sveru, man viņas sver 55-56 grami. Viņa ir 11 cm gara plus astes daļa. Starp citu, gulpija ir mans mīļākais džerks. Un pastāstīšu, kāpēc viņš ir kļuvis par mīļāko džerku. Šis māneklis ir ļoti universāls. Viņu var vadīt ļoti dažādi un nav pat viena konkrēta veida, manuprāt, kā viņš ir jāvada. Katrs var atrast savu spēli. Pirmais veids, kā viņu var vadīt, ir ar asiem spoles apgriezieniem. Manā gadījumā viņi ir pusapgriezieni, un tālāk jau var, teiksim, taisīt pusapgriezienu, pauzi, pusapgriezienu dažādi. Otrā lieta, viņu var vienkārši ietīt. Vienkārši ietinot, viņš smuki spēlē, taisa smuku šādus te glaidus, un astīte visu to laiku papildus vēl tirinās un piesaista papildus uzmanību, ar ko, manuprāt, viņš arī ir labāks par parastu džerku bez astes. Ja jau viņš der vienmērīgai ietīšanai, tad viņš der arī velcēšanai. Uz velci esmu noķēris pietiekami daudz gan uz šo sarkano, kas man arī viens no jaunākajiem ieguvumiem, starp citu no NGT veikala, gan uz šo esmu noķēris, uz velci, gan arī uz balto. Jā, šķiet, ka uz šiem trijiem pie manas nelielās makšķerēšanas, cik nu es makšķerēju, ar šiem trijiem es esmu ķēris. Tātad arī uz velci. Vēl viena svarīga lieta, apstājoties gulpija šādā te veidā grimst lejā, kas ir ļoti svarīgi. Jā, tātad šādu te kustību taisot, viņa grimst un aste arī vēl tur dancinās. Tas arī ir ļoti svarīgi citreiz uz pauzi, lai tā līdeka izšķirtos par uzbrukumu māneklim. Ņemot vērā visus šos faktorus, jūs paši saprotat, cik viegli viņu ir darbināt praktiski jebkurā veidā, kas nu kuram patīk. Var izspēlēt ar kātu, dancināt, var izspēlēt ar spoli, var vilkt. Un būtībā, laikam ko vēl var darīt ar džerku? Būtībā viss tas arī ir, ko var darīt ar džerku. Tā, kad viņš visam šim atbilst. Es parādīšu ierakstus no basēna, kur mēs kādu brītiņu atpakaļ bijām dancinājuši viņas. Un to, kā viņa spēlē pie asiem rāvēniem. Es personīgi viņu izspēlēju ar spoli, bet zinu, ka daudzi citi izspēlē ar kātu, kā kurš vēlās tā, lai arī izspēlē. Starp citu, gan šo, gan arī šo, negluži ražo NGT, bet viņš viņus tirgo un sadarbojas ar kādu, kurš viņus krāso. Kas ir jāzina par šiem mānekļiem? Šo es nopirku šodien. Ja parastā gulpija, manā gadījumā, es ceru, ka svari nemelo, bet jebkurā gadījumā 55-56 grami man rāda, tad šitas arī pie tā krāsojuma, kāds viņš ir, starp citu ļoti atstarojošs kaut kāds elements apakšā, un tāds foršs asarīts sanāk. Viņš sver arī 56 grami. Tāpēc jāskatās, vai viņš būs ļoti lēnām grimstošs, ticamāk, vai peldošs. Es gribu domāt, ka viņš nebūs peldošs, kā piemēram šis. Viņi visi ir peldoši, bet tomēr tur ir nianses. Kas ir interesanti, ka šis ir agrāk pirkts, un viņš ir tomēr ļoti lēni grimstošs. Kaut gan pārējie ir peldoši.
Tāpēc ar šito vēl jāpaskatās būs, bet kas jāzina par šo, ka viņš sanāk dēļ tās krāsas sver 65 grami. Praktiski plus 10 grami uz krāsu nāk klāt, un viņš paliek jau par grimstošu. Mēs to basēnā konstatējām viņus peldinot. Arī ielikšu varbūt video, ja, lai redz, kā tad viņš grimst. Vienmēr ejot uz copi, man viņas būs līdzi, ja iet runa par līdaku. Tas, ko es arī ņemu līdzi, tas ir vienmēr astītis. Ja gadījumā kaut kas notiek, tad vienmēr var nomainīt to astīti. Tam vienmēr ir jābūt līdzi. Vēl viena lieta, kam ir jābūt līdzi. Tas ir šāds te iekarināms sviniņš, kuru iekarina šeit pirmajā riņķītī. Šādi te viņu var iekarināt un droši spēlēt tālāk, bet viņš jau ies krietni dziļāk. Mana līdzinējā pieredze un kuri no viņiem ir strādājuši visefektīgāk priekš manīm. Tad es patreiz numuru 1 varu teikt, ka viņš arī visilgāk ar manīm ir. Tā ir šī te krāsa, ir strādājusi visefektīvāk, un starp citu viņi ir noķērusi arī zandartu babītes ezeru vidū, tieši šī te krāsa. Tā noteikti bija sagadīšanās, bet tik un tā šāds piedzīvojums arī mums ir bijis. Halo! Tas ir normāls? Nē, paskaties! Afīgeķi! Nelaid, nelaid. Tulpānā vēlreiz, ko tu noķēri savu zandartu. Labītē. Juniors. Gulpī, jā. Kā otro krāsu es varētu izcelt šo te. Tā ir baltā, gan te ir mans bišķīt paša kaut kāds piekrāsojums klāt. Tad droši vien, kad šī krāsa, kas ir tāda tumši zeltīta, tā varētu būt trešajā vietā, un patreiz šī te krāsa, kas ir vēl izšāvusi pēdējā copē lielupē, tīri smuki 65 vai kaut kas tāds. Kaut ko tādu viņi man te dabūja. Nu, skaisti. Skaisti. Otrā zīvtiņa šodien pie krasta. Atgādināšu arī, ka mana cope ir tāda, ka es pat nevaru sevi saukt par svētdienas copmani, jo manas cope sanāk krietni retāk kā pat svētdienās. Ja gadā tās ir kopā 10 copes, tad tāds copmanis apmēram arī esmu. Tā kad šie mānekļi, mani top mānekļi, viņi šogad arī tiks lietoti ļoti daudz. Es ticu, ka viņiem noķeršu vēl ļoti daudz līdaku. Un jā, lielākā daļa no viņiem ir pirkti tieši NGT Latvija, jo, manuprāt, viņiem ir lielākais piedāvājums Latvijā iespējams. Jā, tātad, kurš nezina, NGT Latvija ir arī veikals NGT LV, iet skatieties, pērciet. Šis bija neliels apskats par manu top mānekli.